Mani sauc Edgars Meņģels, man ir 19 gadi, un es nodarbojos ar motokrosu, braucu ar kvadriciklu. Ar motokrosu nodarbojos 6 pilnus gadus, un es nodarbojos teorētiski profesionālā līmenī, bet, lai to saukt par profesionālu līmeni, tad būtu jāsāk pelnīt pašam. Tā kā es nepelnu, tad es nodarbojos, varētu teikt, hobija līmenī. Nāku no šī mazā ciemata Džūksta, kur mēs atrodamies pašlaik, kur atrodas mana garāža, mana tehnika un viss, kas ir vajadzīgs manam sportam. Jā, nu šis ir mans mocis, ar kuru es startēju arī visur. Visu sezonu ir bijis savienība kopā. Tāds viņš man izskatās. Es nezinu, ko lai es vēl varētu pastāstīt. Viņš ir modificēts, viņš nav tā kā, ka to var nopirkt veikalā. Un es vienmēr kaut kā vēlējos kvadriciklu tieši. Es nezinu, kāpēc. Man bija apkārt solo motociklu, bet man iekšēji bija vēlams kvadriciklu, kaut kā es nekad nebiju braucis. Un tad vienu dienu tētim, es lūdzos, vairākus gadus principā lūdzos pēc sava kvadricikla. Un tad viņš man vienu dienu pateicis, lai es uz rokām noeju 200 metrus. Bija parādīja principā ceļu, cik tālu man bija jāiet. Un es 3 dienas trenējos, jo es to uztvēru nopietni, kad, ja es to izdarīšu, tad nopirkšu. Es kaut 3 dienas trenējos, tad es to izdarīju. Bet uzreiz kvadriciklu nedabūju, bet tētis turēja solījumu un pēc kādiem pāris mēnešiem nopirka man pirmo kvadriciklu. Bet tas bija tāds, lai pasaka, nebija sacīkstēm gatavs kvadricikls, tas bija vienkārši mājas tāds, bērnu tāds kvadricikls. Pirmo reizi močus uzkāpu, es nezinu, es pat neatceros 2, varbūt 3, bet es nebraucu ar viņu, es uzkāpu, man uzsēdināja, precīzāk sakot. Pats es braucu ar moci 6, 5 gados varbūt tām, un draugām bija, bet tas bija tikai tā, paņemot no draugu, man pašam nebija. Tad arī tā lēnām es braucu ar maziem saviem, saviem mopēdiņiem, tad ar kvadricikliem kaut kādā brīdī. Es nezinu, pats pirmais bija, es nezinu, ko lai atbildu tādu jautājumu, viņš tik sarežģīts, liekas, es neatceros, man liekas, viņa visu laiku tie moči ir bijusi, kā es piezīmu. Kas man iemācīja braukt? Nezinu, pats iemācījos, man liekas, tētis gan jau droši vien, cilvēks, kas bija blakām, es neatceros, tas ir tik grūts jautājums patiesībā, jo es nobraucu tik daudz stundas pavadījis uz motociklu, tu pat neatceries tādas lietas, kad tev liekas, ka tu piedzimi vienkārši ar stūru rokā un tu visu mācēji, un ir tāda sajūta. Mana ikdiena, man ir 2 daļas, ja godīgi ikdienai. Man ir ziemas grafiks un vasaras grafiks. Ziemas grafiks ir tāds, kad es moci nolieku malā, praktiski nebraucu vispār. Eju, mācos skolā, tagad studēju un gatavojos gan zālē, tā kā trenējos ar treneri. Jo motokross ir ļoti fizisks sporta veids. Viņš ir, kā lai pasaka, tev viņai ir jāprot viss, tev ir jābūt ātrai reakcijai, koordinācijai, jābūt garam, tev jābūt lielai izturībai. Un līdz ar to tev jātīst daudz sporta veidos, lai tu būtu labs motosportā. Šobrīd mēs atrodamies Olimpiskajā sporta centrā, kur es aizvedu savus, lai teikt, ikdienišķos treniņus. Un jā, šeit es pavadu 2 stundas, 2 reizes nedēļā. Parasti pirmdienās, ceturtdienās. Šeit galvenokārt notiek vingrošana, ķermeņa nostiprināšana, iekšējā muskultūras nostiprināšana, saišu nostiprināšana, vispār tāda. Baigie spēki treniņi nenotiek, un ja man vispār kā motokrosā mums pat nelaiž iekšā svaru zālē, un svars ir pat teikt, nav ieteicams cilāt, jo viņi pat atņem to izturību kopējo. Mans plāns atnāk iesildos, kādu pusstundu aizņem iesildīšanās, tad pusstundu notiek vingrošana, kas ir iekšējiem muskuļiem tieši domāta, pat dažreiz vairāk. Un tad parasti ir vai nu spēka, mazliet treniņi, kaut kādas pumpēšanās un tāda stila apmēram presītas. Pamaidām kaut kādas koordinācijas vingrojums pataisām, kas ir vairāk koordinācijai, lai tu vispār kā cilvēkam arī reakciju uzlabot un tādas lietas. Un arī nostiprinām kaklu muskultūru, muguras muskultūru un arī reizēm lecam arī pa batutiem. Arī bez šiem, protams, man ir arī baseins, kur tiek peldēts 2 reizes nedēļā, un arī, kad uzsniks, tad iešu slēpo 2 reizes nedēļā, kas būs trešdienās, sestdienās. Tāda, principā, izstāsta mana treniņa nedēļa arī. Šie treniņi notiek trenera Ārņa Kalniņa pavadībā, kurš man, principā, seko ik visam treniņu solim līdzi. Sestdienas, svētdienas ir aizņemts sacensībām. Ballītes var aizmirst, pozitīvus var aizmirst. Tu netiec viņiem, tev ir vienmēr sacensības kaut kādas, un tā arī pēdējos 4 gadus, ja godīgi vasarī pavadīt braukājot, nedēļas nogales pavadot trasēs. Es nezinu, aizbrauc sacensībām, nobrauc sacensības, dodies mājās, ej gulēt, izgulies. Mocis tiek uzreiz arī, kā lai pasaka, pārskatīts. Mans brālis viņu sagatavo nākamajām sacensībām. Un atkal, viss turpinās tā, visu vasaru.
Runājot par atbalstīšanu, ir tā, ka pagaidām atbalstītāji nav daudz. Ir atbalstītājs no Itālijas, kas man dod amortizatorus. Ir daži vietēji atbalstītāji, kas ir Ķekavs Avots, Vurs, Škoda, Arčers. Un tad, principā, viņus var redzēt uz motocikla. Atbalsts ir tā, ka kaut ko dod komanda, kur tu pārstāvi. Viņi tev tā kā sezona ir, parasti norunāts tā, ka viņi atmaksā visu sacensību dalības maksas, visu. Aizved tev uz sacensībām, aizved arī uz Eiropas sacensībām. Un otra daļa ir tā, ko teica sponsorē. Un tas ir principā viss motocikls arī. Traumu par laimi, jāpārspēl par plecu, manuprāt, ir bijuši ļoti maz. Un es ticu, man liekas, diezgan veiksmīgi savos 6 gados cauri. Esmu tikai traumējis galvu, ieguvis maziņas atcinājumu. Un salauzis atsākalu šogad vasarā. Tas arī viss. Šeit mēs redzam manas tādas vistuvākos kausus, kas man visvairāk tuvi ir un vislabākās atmiņas saistās. Protams, man ir vēl, nezinu, kādi no ap 100 kausiem, kuri man ir stāv garāžā mājās, kaut kur vēl bēniņos noglabāti. Bet šeit man mīļākie ir. Sāksim laikam no vecākā. Tad vecākais man ir šis kaus. Viņš neko īpaši liels nav, bet tomēr viņa ļoti labas atmiņas saistās. Tas ir mana otrā dalība, kad es piedalījos Open klasē, kas ir profesionālā klase. Un man tajā laikā bija tikai 14 gadi, no kurā ir atļauts startēt no vispār 15 gadiem. Un man pašam tā vispār bija pirmā sezona, es braucu vēl iesācēju klasē. Un mans brālis guva traumu, un man bija iespēja viņu mocu startēt. Un tad kaut kā man dabūja līdz starta baļerai, kuri principā bija visi labākie Baltijas sportisti. Un izdevās nobraukt kopvērtējumā otram, kas priekš manī tas bija liels sasniegums, un arī vispār priekš jebkā, jo neviens tik jauns vēl nebija nobraucis Baltijas čempionātā tik augstā vietā. Un tālāk mēs varam varbūt virzīties pie šī kausa, kas ir viņš ļoti tāds smuks izskatās. Un tas ir mans pirmais profesionālais čempionāts, tika uzvarēts šajās sacensībās. Tas ir superkaus sacensībās 2011. gadā, ko es izcīnīju Saldu brocēnos. Tad tika kronēts kā Quadra-Pro klases uzvarētājs. Šis man ir principā lielākais sasniegums pagaidām. Visvairāk, ar ko lepojos. Sanāca izcīnīt uzvaru vienā no Eiropas čempionāta posmiem, kas notika Vācijā. Un uzreiz jau uzvaru sanāca nekāda otrā, trešā vieta, bet uzvaru. Tas tāds man ļoti tuvs kaus, kurš arī nenāca viegli, bija jāpacīnās, jo tajā laikā arī sastāvs bija ļoti stiprs Eiropas tajās sacensībās. Un nākamais latvietis pat desmitniekā nevarēja iebraukt, bija 13. vietā vai 12. Un tad tāds jaunākais kaus ir no šī gada no Eiropas čempionāta posma Igaunijā, kuras ieguva 2. vietu. Viņš man ir mīļš, jo šogad man neveicās Eiropas čempionāta posmos. Un cik es piedalījos, viens brauciens tikai sanāca nobraukt, jo dēļ tehnikas. Un šajā man posmā sanāca abi braucieni nobraukt un izcīnīt ar kopvērtējumā 2. vietu. Lai gan bija iespēja pacīnīties par pirmo, nebija tik liela atstarpe. Un tajā brīdī es sapratu, ka Eiropā ir iespēja cīnīties par pašu augstāko vietu. Šeit man ir tāds super sporta meistara kandidāts, ko dod par iegodīgi. Es pat nezinu īsti nolikumu, pēc kāda viņi dod, bet tur ir kaut kāda saistība ar iegūtajiem punktiem no kopvērtējuma. Vispār cik var kopā, kaut kādu procentuāli tur jāiegūst. Un tad tev pasniedz šādu sporta meistara kandidāts. Ja iegūst 3 šādus, tad tiec kronēts par sporta meistaru. Tad, lai kļūtu par labu motocrosistu, es uzskatu, cilvēkam ir jābūt mērķtiecīgam. Jo vispār, lai cilvēks kļūtu kaut kur labs, viņam ir jābūt mērķtiecīgam. Un tad noteikti drosmīgam arī, jo ir jāsadzīvo ar adrenalīnu un ir jāriskē, jāpieņem ātri lēmumi. Un arī noteikti ir jābūt labai fiziskai sagatavotībai, jo sporta veids nav viegls un ne katrs to var izturēt. Piemēram, arī visas tās traumas, treniņus lielos, akmeņus, visu, kas notiek motocrossā, tas ir grūti diezgan fiziski. Tās ir, manuprāt, 3 īpašības, kas var tevi padarīt par labu motocrossistu. Runājot par apģērbu, tad sāksim no cimdiem. Cimdi ir veidot tam, lai tevi pasargātu no tūznām, cik vien var. Un
Un arī, protams, no dubļiem, no tādām lietām. Tad ir krekls, uz kura ir sponsori attēloti visbiežāk. Priekš tā viņš arī tad ir aiz uz muguras redzats numurs. Un bikses, bruņas, ceļa sērgi un zābaki. Manuprāt, un šeit vēl ķīvere un brīles, un tas ir būtībā viss ekipējums, vairāk tev nekas ar nav dots. Un jā, tā mēs braucam.